Jā, paldies. Es gan vairāk teiktu, ka tas ir paklājs, nevis skatu, bet nu labi. Jā, es godīgi gribētu sākt ar lielu paldies un paldies tieši uzņēmējiem par to atbildības nastu, ko jūs nesat un par to uzdrīkstēšanos, kas jūsos ir. Jo, nu, godīgi tas viss, ko mēs darām, ne jau tikai Altums, ne tikai Lija, arī visi nodokļu dalītāji un vispārējie, nu, tas ir pateicoties jums. Un ja mēs skatāmies uz Altumu, tad mēs nevaram izdarīt to, sniegt to atbalstu, ja neesat jūs. Jo tikai jūs zinat, kā var pārdot suņu sieru, kā pat, ja tev nelaiž pa vienām durvīm, kā tikt pa logu iekšā. Tikai tā jūs varat izdomāt lietas, kuras mēs nekādīgi nevarētu pat neviens iedomāties. Un, jā, milzīgs paldies jums par to, ka jūs to darat, un es domāju, ka mēs noteikti varam vēl labāk sadarboties ar jums. Un es gribētu teikt, ka jau tika minēts daudz mūsu programmas, tad man īsā versija ir tāda, ka ja jūs esat uzņēmējs un jums ir kaut kāda šaurā vieta ar finansējumu piesaisti, mums noteikti ir ko jums piedāvāt. Un ja jūs pats nesaprotat, kā, tad tas, kas jums ir jāizdara, jums jāatrod Altuma reģionālā centra telefons, jāsazvanās ar mūsu cilvēkiem un vienkāršā sarunā droši vien jūs ātri sapratīsiet, kas ir tas, ko mēs jums varam piedāvāt, un tad pa tālāko procesu arī mūsējie darbinieki izstāstīs. Es tikai dažus iezīmēšu sev. Viens un visvienkāršākais ir, kurā ir vismazāk birokrātijas, kurā jums praktiski nekas nav jādara. Ja jums ir aizdevums bankā un banka jums saka, ka paklau draugs tev par maz nodrošinājumu, tad tanī brīdī vienkārši vienoties ar banku, viņi pārsūtīs mums to pieteikumu, mēs apstīsimies, izsniegsim jums garantiju un jums būs jāsamaksā simboliska komisija. Komisija, starp citu, par ilgspējīgiem projektiem ir 0. Jūs varat saņemt bezmaksas garantiju šobrīd. Un pārējās parastās garantijas ir samazināts uz pusi komisijas. Tā kā tur jums virtuāli nekas nav jādara. Papildus birokrātija 0. Par tēmām, kas šodien visiem ir aktuāls. Produktivitāte, energoefektivitāte, konkurētspēja, kā samazināt siltumgāzu emisijas, kuras nu jau prasa jūsu pircēji. Tas ir viens no konkurences, nu jau pat ne konkurences, bet obligātās literatūras punktiem, ka jums ir jāspēj samazināt savus CO2 emisijas vai jābūt mazākām emisijām nekā jūsu konkurentiem. Tad visās šajās lietās ir mums finansējuma programmas pieejams ar kapitāla atlaidēm, kur jūs varat līdz 40% dabūt grantu, tad, kad jūs esat realizējuši projektu. Vai bez? Tas ir atkarīgs no jūsu industrijas, vai mēs varam vai nevaram to piedāvāt. Ir jau šobrīd Latgalē vairāki projekti, kuros ir ļoti ievērojami saules parku uzbūvēti gan nosacīti komerciāliem mērķiem, kuriem nav kapitāla atlaides, gan ir ražojoši uzņēmumi, kuri ir investējuši tieši saules parkos, lai samazinātu savu elektrības rēķinu, un kuri ir jau faktiski saņēmuši atpakaļ jau šo 30–40% kapitāla atlaides. Tā kā noteikti, un tas nav tikai pa saules parkiem, jo arī procesu optimizācijā ir ļoti daudz lietas, kur var milzīgas enerģijas ietaupīt. To prasību, kura ir nodrošināt 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Es esmu redzējis piemēru, kur vienkārši nomainot iekārtu, lai izslēgtu transportu starp no viena konvejera līdz otram, spēja nodrošināt šito prasību. Mēs varam jums iedot finansējumu, un mēs varam jums beigās iedot šo 40% grantu, vai kapitāla atlaidi, kā mēs viņu saucam. Tāpat visas tehnoloģijas ar apgaismojumiem, ar otrreizēju siltumu izmantošanu, ēku siltināšanu, tas viss ir šobrīd aktuāli, un tam visam finansējums. Un ir ļoti banālām lietām. Ja jums vajag apgrozāmos līdzekļus, lūdzu, bankas kaut kādu iemeslu nefinansē, mums ir pa ko runāt. Tā kā tas ir viens. Otrs, protams, tas, kas vēl ir svarīgi šajos aizdevumos, ir samazināts likmes. Šobrīd jūs varat dabūt bez bora. Nākamos 18 mēnešus jūs varat dabūt darījumu, kurā nebūs bora. Jūs būs tikai 5 no tā likuma. Tāpat ir atvieglotas nodrošinājuma prasības. Visu īstais privātais galvojums ir samazināts līdz 10%, vai viņi nav vispār. Tā kā ja jums ir savs, piedodiet, suņu siers, savs Skypes vai vienalga kas, ko mēs noteikti Altums nespētu iedomāties, bet jūs ticat tam, tad jums ir pamats ar mums runāt, mēs visticamāk varam piedāvāt jums finansējumu. Tā kā meklējiet mūsu kontaktus, mūsu telefonus, mūsu kolēģi ir šeit, noteikti nāciet un prasiet, un
lai jums visiem izdodas un lai jūs paliek ar vien vairāk. Paldies!